Studijā Aidis Samsons. Mums jau aizparīt jāiet balsot. Vēlēšanas ir klāt. Mēs pagājušās nedēļās esam daudz runājuši par to, kas notiek dažādās Latvijas pilsētās. Esam izvērtījuši 9 lielos centrus. Taču Rīgai atļāvāmies veltīt vairāk uzmanības nekā pārējām pilsētām. Mums ir bijusi viena diskusija, kurā piedalījās 5 partiju pārstāvji, arī pašreiz valdošie ar Niluškovu priekšgalā. Bet Rīgā pavisam 11 saraksti, kas vēlas iekļūt domē. Ko tad sola pārējie? Šodien studijā ir no Sirds Latvijai Diana Novicka. Labdien! Labdien! KPV LV Atis Zakatistovs, Eiroskeptiķu rīcības partija Roberts Klimovičs. Labdien! LSDSP Jānis Dinevičs. Labdien! Un Vislatvijas sociāldemokrāta kustība par neatkarīgu Latviju Enārs Graudiņš. Labdien! Kam uzticēsim vietējo varu? Pašvaldību vēlēšanas 3. jūnijā. Uzreiz ir jāpaskaidro, ka Nacionālā apvienība ir atteikusies piedalīties Rīgas diskusijās. Tā motīva mums īsti nav zināma, viņi ir izvēlējušies šoreiz nerunāt. Diskusijas kārtību saglabāšu līdzīgi kā iepriekšējās diskusijās. Mums būs gan konkrēti jautājumi, gan arī debats. Lasīšu arī klausītāju komentārus un jautājumus tikai elektroniskā formātā. Tad varat mums rakstīt beigās lūkoši, kas šeit mums ir. Es arī iesākšu ar tādu savstarpējo jautājumu. Mums ir mazāk pazīstams tā jūsu nostāja, runājot tieši par to politisko sadarbošanos. Jums ir kādas savas partijas, ar kurām jūs gribētu draudzēties, un ar kurām ne Rīgas domē, Nevičkungs? Mūsu pozīcija nav mainījusies. Mēs iestājāmies par to, ka mēs sadarbosimies ar pietiekami latviskām politiskām partijām, tiekot Rīgas domē un strādājot tur. Es domāju, ka sadarbība ar Saskaņu tā būtu neiespējama, ievērojot to, ka viņiem ir šis sadarbības līgums ar agresīvas valsts vadošo partiju, un ir arī vēl citi virkni iebildumi, kas mums liektu sadarbību. Ar kādu no šeit esošajiem pie galda sēdošajiem? Šeit pie galda sēdošajiem tas uzstādījums ir tāds, kur mūsu programmatiskie piedāvājumi sakrīt, tur šī sadarbība ir, kur mūsu programmatiskie piedāvājumi atšķirās, tur sadarbības nav. Labi. Jā, par programmām mēs arī, protams, runāsim. Graudiņkungs. Tad attiecīgi politisku partiju par neatkarīgu Latviju kā iespējamos sadarbības partnerus uztver visus loģiski un saprātīgi domājošus cilvēkus un viņu pārstāvētās partijas, izņemot nacistisko partiju par visu Latvijai un izņemot partiju Vienotību, kur mēs uzskatām par organizētu noziedzīgu grupu. Bet tā kā Vienotība šajās vēlēšanās Rīgas domē neiekļūst, tad tas jautājums atkrīt automātiski. Visiem pāriem mēs esam atvērti. Tad ne Nacionāla apvienība un nevienotība ir jūsu partneri. Pāriem jūs varat runāt. No Sirds Latvijai? Partijas no Sirds Latvijai galvenie darbības principi ir atbildība, efektivitāte, likumība, sadarbība un atklātība. Un ja mēs runājam par sadarbību, tad mēs startējam pašvaldību vēlēšanas tāpēc, ka mēs vēlamies nomainīt esošu varu. Un tas nozīmē, ka konkrēti ar Ušakovu kungu un Amerika kungu es personīgi un mūsu partija nesadarbosies, jo šīs atbildības un efektivitātes princips nav viņu dienas kārtība. Bet mēs vienmēr esam par sadarbību, un jā, mūsu partijas virziens un mūsu partijas programmas pamatnostādnes sakritīs, piemēram, ar KPVLV, tad mēs noteikti redzam, ka ir jāsadarbojas, jo nevar, piemēram, labot ceļus sociāldemokrātiski, konservatīvi vai kā citi. Pasakot, visiem izņemot Saskaņu, jā, šobrīd, jā. Zakatistovkungs? Mēs runājam šobrīd par Rīgu. Rīgā ir īpaša situācija, un kad mēs tiksim iekšā Rīgā, mēs strādāsim pie koalīcijas ar sakostiem zobiem. Mēs strādāsim pie koalīcijas, bet lai Ušakovs un Amerikas netiktu pie varas. Principā mums nepatīk koalīcijas partijas šobrīd, Vienotība, Nacionālā apvienība, mums tur būtu problēmas valstiskā līmenī, bet runājot par Rīgu, sakostiem zobiem, mēs iesim kopā, lai Ušakovs netiek pie varas. Un tas, principā, ir, goda jautājums. Jā, labi. Klimovičs kungam, bet man būs jālūdz jums tomēr izslēgt, jo mūsu fons rodas no tās aparatūras, kas jums ir uz galda šobrīd ir lidojuma režīmā. Kas ir tas no partijām, kuras jūs sadarbojaties vai ne? Faktiski es varētu piekrist iepriekš runātajiem kolēģiem, viņi jau pateica visu. Tā bija dažādi. Te bija daži ar Saskaņu un daži ar Nacionālo apvienību viens. Mūsuprāt, gan vieni, gan otri nav tie, ar kuriem būtu jāsadarbojās. Jā, jo nedz ar Saskaņu, nedz ar Nacionālo apvienību. Nedz ar Nacionālo apvienību, nedz ar Saskaņu, jo, diemžēl, abas partijas izmanto viens un tos pašus ieročus, lai nokļūtu varā. Jā, vieniem ir latvieši slikti, vieniem ir krievi slikti, un savukārt mēs esam partija, kur ir par cilvēkiem, nevis krieviem un latviešiem.
Un, mūsuprāt, tie cilvēki, un šeit es neredzu nevienu, kas būtu pret šo te ideoloģiju mūsējo. Ja mēs gribam strādāt un kalpot mūsu cilvēkiem, nevis latviešiem vai krieviem, tad mēs varam un gribam darīt to godīgi, principiāli, tad mēs varam sadarboties. Tad šīs divas partijas pārējām varētu sadarboties? Ar šīm divām partijām noteikti mums būtu ļoti grūti sadarboties. Jā. Jūs tā kā mājāt tur galvu, tad, kad pierunājat par Nacionālo apvienību, vai tas arī jums ir aktuāli? Ne tikai par Nacionālo apvienību, bet vispār, tad, kad mēs runājam par Rīgas jautājumiem un mēs sākam dalīt cilvēkus, tas nav pareizi, jo visi rīdzinieki ir nodokļu maksātāji, un par visiem rīdziniekiem ir jārūpējas, nedalot viņus kaut kādās tautības, un Rīga vienmēr ir bijusi tāda pilsēta, kur dzīvo vairākas tautības, un tas ir jārespektē. Nacionālā apvienība un Saskaņa, viņi cīnās viens ar otru līdz 6:00 vakarā, un tad viņi kopā iet iedzert vīnu. Man tā liekas. Ne tikai vakardienas debates 1-1, vai ne? Jā, man liekas, ka dalījums visi ir nodokļu maksātāji diezgan primitīvs, es atvainojos. Jā, Rīga tomēr ir Latvijas galvaspilsēta, un līdz ar to šai pilsētai ir arī daudz citas nopietnākas funkcijas nekā tikai iekasēt budžetu. Un taisni tas, kāda orientācija valda šajā pilsētā, tas ir tas pārmetums, ko mēs varam šobrīd pateikt Nilam Ušakovam. Gribētu teikt, ko Graudņikungs? Tas attiecībā tātad, kas šeit tiek teikts par Nilu Ušakovu un par partiju Saskaņu, pat no fundamentālos politikas viedokļa ir absolūti greizi un absolūti ne tajā virzienā. Jo, ja mēs paskatāmies Nilu Ušakovu darbību, īpaši viņa darbību starptautiskā plāksnē, teiksim, sadarbību ar to pašu Džonu Makeinu, ar to pašu, piemēram, līgumu, kas ir noslēgts ar vienotu Krieviju, ko minēja Dinevičs kungs, un kur ir konkrēts un absolūti precīzs Ušakova kunga formulējums, ka viņi nekad šo līgumu nav izpildījuši nevienu punktu un pat nav vērsušies pie šī līguma izpildes. Tāpēc, ja mēs saliekam kopā, teiksim, Krievu skolu slēgšanu, kuras ir slēgtas Ušakova laikā daudz vairāk, pat salīdzinoši, kad Rīgā pie varas bija nacisti, piemēram, savā laikā Tēvzem brīvība, tad viennozīmīgi Ušakovs nav pro-kremlisks, nav pro-krievisks, bet ir izteikts krievu valodīgo cilvēku, Rīgas iedzīvotāju interešu nodevējs. Tas ir mans uzskats un arī mūsu partijas uzskats. Bet tad, pagaid, jūs esat vienīgais no tām 10 partijām, kas būtu gatavs sadarboties ar Ušakovu? Tātad kāda ir loģika un kāda ir būtība? Mēs esam gatavi sadarboties, varētu savādāk definēt šo lietu, ar tām partijām, par kurām cilvēki balsos vairākumā, teiksim, izņemot dabīgi, ka nacists, tas ir skaidrs, visu Latviju tur atkrīt kādu variantu. Un vienotību. Un vienotību viņa neiekļūst, tāpēc, ka principā rezultāti kādi būs, viņi šodien ir zināmi, tas ir aptuveni jau skaidrs, kāds ir šis rezultāts. Tā jau jūs zināt, ja jūs arī paši nebūsiet, ja tā ir zinām. Es attiecīgi konkrēti par partiju, kuras pārstāvu nekomentēšu, bet cilvēki, kas sēž pie šī galda, es domāju, ka mēs vienkārši varam parunāt par politiku, bet ne par rezultātiem, kāda viņi varētu būt un kādas koalīcijas veidot, jo viņas nebūs jāveido. Es domāju, ka man saprotat. Labi. Es labi. Savstarpējos sarunas es šobrīd neturpināšu. Ejam cauri tām lietām, kas ir svarīgas, un es gribu iesākt ar pirmo jautājumu, ko es vienmēr visiem jautāju vienu un to pašu. Izvēlieties, lūdzu, vienu prioritāti. Vienu. Kuru jūs gan gribētu izdarīt, ja jums būtu tāda teikšana Rīgas domē nākošajos 4 gados. Kas ir tas, ko jūs vislabprātāk izvēlētos kā vienu svarīgāko? Ar kuru sākt no jums? Es varbūt sākšu. Es redzu, ka tā kolēģi vēl nav gatavi. Nepadomāju. Ziniet, tā galvenā prioritāte ir tāda, ka ir jāsakārto subordinācija starp ierēģiem un Rīgas iedzīvotājiem. Ja? Respektīvi, tā viena prioritāte, kur, ja mums būtu iespēja, ko mēs izdarītu, izveidot tādu sistēmu, ka nevis cilvēks iet pie ierēģiņa, bet ierēģiņš iet pie cilvēka. Kādā veidā tas notiktu reāli? Tas reāli ir tā, ka tu piezvani un pasaki, ka tev ir problēma kaut kāda, ja? Kaut kas nepatīk, vai kaut kas ir salūzis, vai kaut ko vajag mainīt, vai palīdzības pabalsts un tā tālāk. Ir, reģistrēt bērnu laulību un tā, jebko. Jā, un pie tevis uzreiz skrien ierēdnis. Te jums aptrūksies cilvēki, jo zvani jau daudz, 100 cilvēku dienā nebūs tik daudz, kas atskrien. Tā gluži nav. Es esmu pēdējo gadu laikā ļoti cieši bijis saistīts gan ar Rīgas domas ierēģiem, gan ne tikai ar sociālo dienestu. Un es redzu, cik tur ļoti smagi cilvēki strādā. Es to esmu redzējis, jā, kā viņi strādā. Es esmu saņēmis entās atteikumu vēstules, ka man ir jāraksta citur. Un nevis atteikumu vēstules, bet izgājis cauri tam futbolam, jā. Es esmu redzējis, kā cilvēki atnāk uz sociālo dienestu pēc palīdzības, un viņi saka, es vairāk tur neiešu.
tāpēc, ka man tur pazemoja, vai man atkal bija jānes kaut kāda papīra, kas maksā dārgu naudu. Bet jūs vairāk runājat tādā pārnestā nozīmē, sakot, tad attieksmes nenozīmē, kā kāds piezvan, tā kāds otrs skrien pie manis uz mājām uzreiz. Es gribu teikt, ka ierēģiem ir jākalpo cilvēkiem, nevis cilvēkiem jākalpo ierēģiem. Noteikti tā nozīmē skaidrs, jā. Ejam tad cauri, jā, Nevičs kungs LSDSP. Jā, es domāju, ka tas jautājums, ko es gribētu risināt Rīgas domē, nav izdarāms tikai tur, bet kopā ar valdību, un tas jautājums būtu, tas ir nekustamā īpašuma nodoklis un piespiedu zemes noma. Nu labi, bet tā kā tas nav izdarāms, jūs varēsiet vienmēr atsaukties, valdība neklausīja un nekas nesanāca. Nē. Neviens neliedz Rīgas domai nākt ar saviem rosinājumiem. Neviens neliedz Rīgas domai uzrakstīt savu likumu projektu, kādam jābūt nekustamā īpašuma nodoklim, kādiem principiem viņa prāt tur būtu jābūt ieliktiem, ņemot vērā to, ka Rīgas domai ir vesels juridiskais departaments. Bet kamēr, pieņemsim, valdība neko nav mainījusi, kāds būtu jūsu piedāvājums tādā gadījumā, jo doma var noteikt gan likmes, gan atvieglojums, gan dažādas citas lietas? Tas ir nožēlojami, ka cilvēkam jāiet lūgties atvieglojums uz Rīgas domu pie ierēģiem. Labi, tad kāds būtu tas jūsu piedāvājums? Tad šobrīd ir zinām kategorija ar maznodrošinātiem cilvēkiem, kuriem nekustamā īpašuma nodoklis ir nulles vērtībā, pirmais punkts, jā. Un pēc tam attiecīgi mēs piedāvāsim, kad būtu jābūt iespējai, kā to teikt, ir jābūt taisnīguma principam, kad bagātais maksā vairāk. Arī par nekustamā īpašuma nodokli. Kurš noteiks, kurš ir bagātais? Meža parka iedzīvotājs arī ir bagātais? Tur ir tas moments, kas ir jāizstrādā kopā Rīgas domai ar valdību. Bet jums ir versija, kā noteikt? Mēs labprāt redzētu tādu pārdomātu analīzi par tiem principiem un piedāvājumiem, kas ir pasaulē. Kaut vai paskatīties, kādā veidā to risināt. Pasaulē ļoti dažādi risinājumi. Pilnīgi pareizi. Bet tāpēc es jautāju, kāds tad ir tas jūsu piedāvājums? Jūs sakāt, tā, ka jāvēlēs, tad mēs domāsim? Nē. Atteikties no kadastrālā, šīs vērtības kā pamatu nosakot nekustamā īpašuma. Mīļie draugi, bet mums ir satvērsme, kuru mums katram garantē. Bet mums katram ir tiesības izteikties. Jā, protams, jā, repliks varēsim pēc tam. Es jau neuzklausīju. Jā, Graudiņkungs. Tātad tā lietas būtība ir sekojoša, ka visi politiskie spēki, kas piedalās pirmsvēlēšanu cīņā par vietām Rīgas domē, izsaka milzīgu apjomu dažādu veidu piedāvājumus, bet ir jāsaprot viena konkrēta lieta, kad, lai arī kāds nebūtu piedāvājums, ir nepieciešams finanses avots, lai šo piedāvājumu varētu praktiski un reāli īstenot. Un finanses avots var rasties tikai tad, ja mēs izslēdzam korupciju no Rīgas domas darbības, jo šobrīd Rīgas domē pēdējiem 8 gadiem korupcijas līmenis ir sasniedzis vienkārši fantastiskus griestus. Tur ir tūkstošiem variantu, ne pat simtiem, ja? Un kamēr netiks izskausta cita korupcija, attiecīgi viss pārējais, tas paliek sarunu līmenī. Un tāpēc, piemēram, mēs konkrēti piedāvājam variantu, tajā skaitā veikt augstāko ierēģiņu, departamentu direktoru un tā tālāk pārbaudas uz poligrāfu. Tas nav nekas jauns, tas pasaules praksē tiek pielietots. Labi, Novickas kundze. Partija no sirds Latvijai nāk uz Rīgu ar jaunu redzējumu, un tas nozīmē, ka mēs esam noteikuši vienīgu mērķi, un šis mērķis ir paaugstināt pilsētas pievilcību un iedzīvotāju labklājību. Un tad, kad katrs politiķis sapratīs, ka šis ir tas vienīgais mērķis, tad beidzot mums būs jāsakārto, ka ir jāizbeidz tas bardaks un visatļautība tajos pašvaldības uzņēmumos, un par blakus amatiem kapitāla sabiedrībās, ko ieņem mūsu Rīgas domas deputāti, nebūs atalgojums, tad beidzot mēs sāksim šo mērķi izpildīt. Un tas nozīmē, pirmais, ar ko es sākšu, es atcelšu šīs iespējas mēram un vicemēram saņemt papildus atalgojumu par blakus amatiem, tāpēc, ka jau šobrīd rīdzinieki par šīm algām viņam maksā, tāpēc, ka no rīdzinieku naudas tiek maksāta alga Rīgas domai. Un tad mums izbeigsies visi tie dārgie plātkāti, ar ko visa Rīga tagad lepojās un tā tālāk. Nav vajadzīgi tukšie solījumi. Un vēl es kungam gribētu jautāt, vai jūs esat parakstījušies par No sirds Latvija iniciatīvu, kas ir reģistrēta Latvija.lv par nekustamā īpašuma nodokļu atcelšanu? Labi, jūs pēc tam varēsiet savstarpēji. Kāpēc man būtu jāatbalsta jūsu partija? Zakatīstaukungs. Tā nav mūsu partija, bet tā ir iniciatīva mūsu tautas labā. Pēc tam varēsiet vēl parunāt, Zakatīstaukungs. Tas jautājums ir ļoti šaurs par vienu prioritāti. Es izstāstīšu, es esmu dažādos formātos uzstājies un katrā esmu stāstījis par citu prioritāti. Mums ir 4, tāpēc par to, ko es esmu mazāk runājis, es tagad izstāstīšu. Izstāstiet par to, ko mazāk. Un tas, par ko es esmu mazāk runājis, ir tas, ka Rīgā ir ļoti īpašuma pārvaldība. Un principā tas, kas Rīgai ir vajadzīgs
vienots kopējs nekustamo īpašumu apsaimniekošanas plāns. Šobrīd ir 4 departamenti - mājokļu, īpašumu, attīstības un finanšu departamenti, kuri visi kaut ko dara. Vieni attīsta, tikmēr mums ir grausti. Vieni aizņemas naudu, tikmēr mums ir lietas un ko varētu pārdot. Līdz ar to tas, kas ir vajadzīgs audits, funkciju audits visos šitajos 4 departamentos, kā viņi pārklājas, un no tiem 4 departamentiem ir jāuztaisa viens ar kopēju redzējumu, kas ir vienots Rīgas attīstības plāns nekustamo īpašumu apsaimniekošanā. Nu labi, kaut kādu bildi esat iezīmējuši, kas ir svarīgas lietas. Par īpašumiem arī mazliet turpinot runāt. Ja drīkst atgriezties pie stāsta par Rīgas nama pārvaldnieku. Daudz pārunāts, vai un ko vajadzētu mainīt, runājot par Rīgas nama pārvaldnieku darbu. Kāda ir jūsu vīzija, versija, runājot par šo te uzņēmumu? Kas ir jūsu piedāvājums? Navickas kundze, sāksim ar jums. Rīgas nama pārvaldnieks principā ir spogulis tam, kā Rīgas doma vispār darbojas. Un, ja valsts kontrole ir atklājusi vairākos savos atzinumos šīs neizdarības, kādas tur ir, tad man ir jautājums, ko dara Rīgas mērs? Ja, piemēram, es savā uzņēmumā pieļautu kad būs fiktīvi nodarbināti cilvēki, kad būs iepirkti nesaprotami kaut kādi līdzekļi vai vēl nezinu kas, labi, tas bija Rīgas satiksme, bet tas būtību nemaina. Tad jautājums ir viens. Kāpēc Rīgas mērs nevar atlaist vadību un savest kārtību šo Rīgas nama pārvaldnieku? Jo nav pieļaujami, ka rīdzinieki par pakalpojumiem pārmaksa. Nav pieļaujams, ka, piemēram, rēķina ir kaut kādas mistiskas summas par to, kas nav izdarīts. Piemēram, kad pie manā uzņēmumā atnāk valsts ieņēmuma dienests un saprot, ka mēs esam iepirkuši, piemēram, 5 dušas kabīnes darbinieku ģērbtuvēs. Ko dara inspektors valsts ieņēmuma dienestā? Viņš iet un prasa, lūdzu, parādiet, kur. Tad man ir jautājums, kāpēc nav veikts normāls funkciju audits un kāpēc nav uzrādīts, kur aiziet nauda un kāpēc rīdzinieki par to pārmaksā. Tā sakot, jūs tad darīsiet, vispirms teiksiet funkciju auditu un tad lemsiet. Nē, es kā Rīgas domas mērs, pirmais, ko izdarīšu, izteikšu neusticību Rīgas nama pārvaldnieka valdi un atlaidīšu, tāpēc, ka valdei ir jāuzņemās finansiālas saistības par to, kā viņi ir izšķērdējuši iedzīvotāju naudu. Labi, Graudiņkungs, jūs piedāvājums? Attiecībā uz Rīgas nama pārvaldnieks var pateikt absolūti precīzi, tāpēc, kad es pats saņemu šīs iestādes vai struktūras pakalpojumus, tad dzīvoju dzīvoklī, kur apkalpot precīzāk māju apsaimnieku Rīgas nama pārvaldnieks. Tātad tie jautājumi, kurus šeit pacēl cienītā kolēģi, kad attiecīgi, kā saka, tiek pielietot nepareizie definējumi, ka ne tas un ne tā un tā tālāk. Tur ir viens definējums, šī Rīgas nama pārvalde ir izzakta, tiek zakta, un ir mērķis turpināt viņu zakt. Vēl citiem vārdiem sakot, caur šo struktūru tiek maksimāli aplaupīti visi Rīgas iedzīvotāji, kuri saņem šī te veidojumi, tā viņi nosauktu pakalpojums. Tāpēc tur tā būtība ir tāda, ka pirmkārt tur ir jāatlaiž uzreiz beigais bars vienkārši jāizturīts ārā, tas ir variants. Otrs variants, kad jābūt dokumentiem nodotiem ģenerāla prokuratūrai un citām tiesību sargājušajām institūcijām, lai uzsāktu kriminālu procesu un uzsāktu vienkārši kriminālu vajāšanu, bet tas nav īstenojams tajā mehānismā, kurš eksistē šodien, jo jūs arī teicāt, teiksim, par šīm te algām un naudām, kuras saņem Rīgas domas pārstāvji kapitāla sabiedrībās. Būsim reālisti, ja tur pāris tūkstoši, ko saņem, priekš viņiem tā ir nauda, lai nopirktu cigarešu paciņu, ja? Tāpēc, ka reāli. Atbrīvosiet un tālāk? Tālāk tātad aspekts ir sekojošais. Atkal ir jābūt normālai kadru politikai un absolūtai kontrolei. Lai gan es uzskatu, personīgi uzskatu, varbūt es kļūdos, tas ir mans subjektīvs viedoklis, kad šāda veida pakalpojumiem vispār nav jābūt pašvaldības funkcijai. Pašvaldības funkcija ir nodrošināt kvalitatīvu, starp citu arī pēc likuma pašvaldību, ja, šo te pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, bet ne mērķis ir viņu ar to nodarboties, kā ar peļņas. Tas nozīmē, ka jūs būtībā varētu likvidēt un atdot, lai konkurē. Jā, es to varētu izdarīt. Okay. Nevičkungs? Jā, jāsaka, ko kolēģis tikko pateica. Tā nav pašvaldības funkcija. Vispār. Kā tāda. Ja? Un ja Rīgas doma to ir uzņēmusies, teiksim, tad lai viņi arī to dara pietiekami kvalitatīvi. Tas nav attaisnojums tam,
ka tas, kas notiek Rīgas vai, teiksim, šobrīd apsaimniekošanas visā tajā lietā, teiksim, būtu attaisnīts. Tad nav pašvaldības funkcija. Bet pirmais, kas mūsuprāt būtu jādara, 2 auditi. Pirmais ir funkcionālais audits, jo pietiekami liels pakalpojumu loks joprojām netiek sniegts arī no Rīgas šī namsaimnieka. Ja? Un daudzi iedzīvotāji, bet kur man dabūt tādu meistaru? Viņš ir griezies pie namsaimnieku un lūdzas, un, teiksim, attiecīgi tāda veida palīdzību, un viņam viņi ir atteikti. Tad šis funkcionālais audits. Otrais ir nepieciešams finansiāls audits. Ja? Nevar būt, ka ir kaut kāds 10, 20 liekas darba vietas, vai, teiksim, par kurām maksā alga, bet tur neviens nestrādā. Tas nozīmē tikai vienu, ka šī nauda ir ielikta tarifā. Viņi ir ielikti tarifā un attiecīgi tad ir potenciāls iespējas tos tarifus samazināt, ar kuriem šobrīd, teiksim, operē Rīgas namsaimnieks. Kas vēl brīdi, teiksim, kas vēl būtu jādara? Ja? Manuprāt, Rīgas doma un namsaimnieks nepietiekam aktīvi veido šīs dzīvokļu īpašnieku apvienības. Ja? Tas darbs it kā ir iebuksējis, vai ne, un tā tālāk, un kaut kur nogrims šobrīd. Ja salīdzinām ar Tallinu, ja? Tur nav pašvaldības apsaimniekošanas kā tāda. Bet ļaujiet man saprast, jūs teicāt, tā nav pašvaldība funkcija. Jūs tad viņi privatizēt, vai ko jūs darīt? Redziet, tas laiks, manuprāt, ir palaists garām. Jā, kad to varēja izdarīt. Tā kā atstāt, jūs viņu atstātu? Taisn tā. Atstāt, tikai šādi veidi daudz labi. Klimovčs. Rīgas nama pārvaldnieks, tā ir sāpe ļoti daudziem cilvēkiem, un, manuprāt, tās schēmas tiešām, es tur piekrītu iepriekš runājušiem kolēģiem, neatkārtošos. Tas, kas ir mūsu uzstādījumā un programmā arī ierakstīts, ja nemaldos, tad tas ir stimulēt šo dzīvokļu īpašnieku apvienību rašanos dažādiem legāliem un iespējamiem veidiem, kā to var pašvaldība darīt, lai cilvēki vienkārši iet prom no šī. Protams, šo struktūru likvidēt vienkārši tā, tas, manuprāt, nav pareizi. Pareizi ir veikt auditu pilnīgu, ne tikai Rīgas nama pārvaldniekā, bet vispār visā Rīgas domē. Tas ir arī tas, ko mēs visu laiku nemitīgi atkārtojam. Mēs varam runāt par izmaiņām tikai tad, kad mēs zinām, kas tur notiek, bet mēs šobrīd nezinām, mēs tikai nojaušam, domājam. Un dzīvokļu īpašnieku apvienības, tas ir tas, kas var, kas ir jāievieš dzīvē, un tiešām Igauņu piemērs to rāda, un to ir jādara pašvaldībai šobrīd. Uzraktīstokums. Tas, ko mēs redzam, ir, ka regulārie maksājumi vispār ir, un viņu pieaugums ir tas vislielākais posts nodokļu maksātājiem. Un tas, ko mēs gribam darīt, protams, galvām jāripo, visādi auditi jātaisa, lai uzņēmums labāk funkcionētu. Bet tas, kas ir nepieciešams, tiešām ir jātaisa vaļā tarifi. Septembrī runāsim par ūdens tarifu, kas tur ir iekšā, kam tur ir jābūt, kam tur nav jābūt. Oktobrī runāsim par apsaimniekošanas izmaksām. Novembrī runāsim par atkritumu izvešanas izmaksām. Katrs tarifs ir jāatver vaļā un jāpaskatās, kas lācītim vēderā, kas tur slēpjas un kāpēc nodokļu maksātāji tik daudz maksā. Un pakalpojums sniedzējiem nav principā jādabūj peļņa. Viņi nedrīkst pelnīt. Peļņas komponente ir jāņem ārā. Par namu apsaimniekotāju ir jādomā nevis kā par uzņēmumu, kuram ir sava autonomija un kaut kādi komercnoslēpumi, bet par viņu jādomā kā par domes struktūru vienību. Un tas ir tas pamat domāšanas maiņa, ko mēs darīsim ne tikai ar šo uzņēmumu, bet arī ar citiem Rīgas pašvaldības. Tomson kungs, drīkst vienu īsu piebildi. Jā. Mēs uzskatām, ka tā bija kļūda centralizēt visu šo apsaimniekošanas biznesu. To es arī gribēju jautāt. Izņemot Gaudiņa kungs, kurš grasījās tā kā atdot privātajiem, jūs, kas sakāt, ka pagaidām saglabā, jums kāds domā, ka vajadzētu atgriezties atkal pie sadalīšanas? Tā, jo tas bija, teiksim, zināms pamats konkurencei. Šobrīd ar šo centralizēto apvienošanu vai ne kaut vai rajona līmeņa konkurence ir izslēgta pilnībā. Kontroli vienlaicīgi. Atsakot, jūs tā kā atgrieztos pie sadalīt? Absolūti. Vēl kāds grasītos dalīt? Protams, ka dalīt vajag, bet ja tiek veidotas šīs dzīvokļu īpašnieku apvienības, tad viņi paši atrisina visas savas problēmas par vislabākajām cenām, viņi atrod tos, kas viņus apkalpo, un viņi paši cilvēki izvēlās. Viņiem ir izvēle. Ja? Šobrīd viņiem nav izvēles. Viņiem jāmaksā nenormāli rēķini par to, par ko nebūtu jāmaksā. Gribētu varbūt piebilst, ka šeit ir vēl jāsaprot viena ļoti elementāra lieta, ka viena daļa no komunāliem pakalpojumiem, kurus mēs saņemam caur Rīgas nama pārvaldnieku, savstarpēji
ir saistīti un sākotnēji iziet ārā atkal no Rīgas domē piedrošām struktūru vienībām, tādām kā Rīgas siltums, kā Rīgas ūdens un tā tālāk un joprojām. Un, ja tagad padomāsim loģiski, šīs sākotnējās struktūru vienības, kuras ražo pakalpojumu, un pēc tam struktūru vienība, kur ir starpnieks šo pakalpojumu pasniedzot iedzīvotājiem, un visur ir salikta iekšā peļņa. Saprotiet, kas ir notiek? Rīgas siltums ir tikai 49% Rīgai. Man teiksim, jā, tur pārējais ir valdībai un vēl 2% privātiem. Tur mums nav vairākuma Rīgas domē. Es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka rīdziniekiem ir vajadzīgs risinājums tūlīt un tagad. Un tad, kad mēs sākam domāt atkal organizēt, reorganizēt, veidot kaut ko, ja cilvēki būtu gatavi, ja viņiem būtu laiks veidot šīs biedrības vai vēl kaut ko, viņi to jau sen būtu izdarījuši. Nav šīs uzticības. Tāpēc vienīgais, kas ir jāizdara ātri, tas ir jāizvērta efektivitāte un uzņēmumam ir jāstrādā kā pakalpojumu sniedzējam. Jāsniedz pakalpojums klientiem, rīdziniekiem, un cik primitīvi neizklausītos Neviča kungs, ja, tad rīdzinieki ir nodokļu maksātāji, un viņu labā ir jāstrādā Rīgas nama pārvalde. Bet es to neapšaubu, ka viņi ir nodokļu maksātāji. Es atgādinu, mums ir šeit 5 partiju pārstāvi, mēs runājam par Rīgu, no Sirds Latvijai Diana Novicka, no LSDSP Jānis Nevičs, no Vislatvijas sociāldemokrātu kustības par neatkarīgu Latviju Ēnārs Graudiņš, Roberts Klimovičs pārstāv Eiroskeptiķu rīcības partiju un Acis Zakatistovs no KPV LV. 3. jūnijas pašvaldību vēlēšanas. Renāta raksta mums šādi. Man ir svarīgi zināt, kādi plāni kandidātiem ir attiecībā uz bērnu namiem Rīgā. Jautājums pietiekoši interesants un aktuāls, tāpēc es labprāt dzirdētu, ko jūs sakāt. Mēs zinām šobrīd, tas ir jautājums par sistēmas bērniem, par ko pēdējā laikā diezgan daudz ir runāts, par bērniem, kas nāk no bērnamiem, tām salauztajām dzīvēm. Ir pašvaldības, kuras ir dažādi risinājuši šo jautājumu. Kāds būtu jūsu vīzija? Ko jūs apņematies darīt, ja jums būtu teikšana Rīgas domē? Es varbūt varu sākt. Jā. Tas vārds, ko šeit jāmin, ir decentralizācija un deinstitucionalizācija. Un tie ir tādi smagi vārdi, bet principā tas nozīmē aprūpe ģimenē. Līdz ar to tas, kas būtu nepieciešams, ir sakārtot normatīvos dokumentus, lai nauda varētu sākt plūst nevis centralizēti uz bērnamiem, bet decentralizēti uz ģimenēm, kuras vēlas un ir spējīgas sniegt pakalpojumus individuāli ģimenes vidē. Mums pietrūkst tādu ģimeņu. Mums nepietrūkst. Kā to zināt? Tajā brīdī, ja nauda sāktu plūst, un man ir personīga pieredze šajā gadījumā, Siguldā ir cerību māja, kas sniedz pakalpojumus, kuru sauc par atelpas pakalpojumu. Ja tev ir bērns invalīds, tu visu laiku to bērnu apgādā, bet tad ir nepieciešams brītiņš atelpai, līdz ar to tu to bērnu vari ielikt drošā vietā un 2 nedēļas atpūsties. Šis pakalpojums ir paredzēta nauda sākot no pagājušā gada marta, un šo pakalpojumu neizmantot, tāpēc, ka pašvaldības nav spējušas savlikt savus dokumentus tā, ka tā nauda varētu plūst šādā veidā. Un ja cilvēkiem dotu iespēju sniegt pakalpojumus mājās, ja cilvēkiem palīdzētu ar naudām, tas radītu darba vietas, un cilvēki būtu gatavi sniegt šo pakalpojumu, kas ir deinstitucionalizācija, dabūj tos cilvēkus ģimenēs iekšā. No manas replikas būs pēc tam Navickas kundze. Es domāju, ka nav nevienam šauba par to, ka bērnu nams, tas ir briesmīgi, jo bērnam ir jādzīvo ģimenē. Un nevienam par to šaubu nav. Jautājums, kāpēc joprojām Latvija bērni ir bērnu namos? Tas pēc būtības ir tikai sekas, un ir kompleksi jāskatās uz to jautājumu, kā lai panāktu to, lai bērni tur nenonāk. Bet ja mēs runājam par esošu situāciju un par to, kādā veidā tagad pašvaldībam būtu jāfinansē šī lieta, ja, mēs nedrīkstam aizmirst, ko nozīmē internāta skola. Nevienmēr šī internāta skola ir kaut kas tāds, kas būtu jātaisa ciet, jo tas ir atbalsts ģimenēm, kur, piemēram, ģimene nonāk krīzes situācija, un šī ir vienīga iespēja,
kur var bērnu atstāt un kur ir par bērnu tiek pārrūpēts. Un es uzskatu, kas ir svarīgākais ir rūpēties par darbu ar ģimenēm, jo neviens nepiedzimst jau par labu mammu vai tēti. Mums uz šo brīdi liekas, ka valsts, ģimenes jau paši par sevi. Bet ko jūs konkrēti darīt? Es gribu saprast, ko jūs, ja jūs būsiet Rīgas mērs, ko jūs darīt? Mums ir jāatbalsta ģimenes, kuras vēlas paņemt bērnus. Kādā veidā? Finansējot, protams, jo tas finansējums, lai viņš sekotāji ģimenei, kur tā aprūpe arī ir. Labi, replikas es teicu pusnamēnes pēc tam, Kraudinkungs. Tātad šeit ir jāsaprot atkal viena ļoti elementāra lieta, ka bērnams pats pēc savas būtības, viņš ir pretcilvēcisks vispār. Ja? Un tāpēc tā loģika ir tāda, un es absolūti piekrītu kolēģiem, kas to tikko ir teikuši, ka ir jābūt šeit decentralizācijai. Un ne tikai nama pārvalžu lietā, kur arī viss ir jādecentralizē, bet arī bērnam lietā. Un absolūti tikai viens modelis, kurš šajā būtībā eksistē pēc loģikas, un tā ir ģimene, kura paņem šo bērnu kā audžu bērnu un viņu ievada dzīvē. Un šeit nē, absolūti nē. Es varu garantēt pateikt, ka jums ir nepareizs viedoklis. Ja pašvaldība municipālā līmenī sniegtu nepieciešamo materiālo adresētu palīdzību konkrētai ģimenei, viennozīmīgi šos bērnus ņemt. Man tagad vai jūs zināt, cik šobrīd Rīga maksā ģimenei par to, lai viņi paņemtu bērnus? Auģu ģimenei? Jā, auģu ģimenei. Maz. Labi. Nevičkungs? Jā, bieži braucot, es klausos pirmo radio, un man liekas, tas bija jūsu raidījums. Te bija par šiem sistēmas bērniem, un, ja nemaldos, Kandava, kurā nav bērna. Kandavā nav. Neviena bērna. Neviena. Un es 20 domāju, gadus jau. Un, kad jūs to pateicāt, es tā domāju, kā viņi to ir varējuši panākt. Un tad es sapratu pavisam vienkārši, viņiem bija mērķis. Viņiem bija mērķis panākt, ka tajos bērnu namos nav neviena bērna. Ja? Un viņi to izdarīja. Kā viņi to izdarīja? Nevis izkarot avīzē sludinājumu, vai ne, jūs dabūsiet piecīti par to, ka paņemsiet vienu bērnu savā ģimenē. Viņi bija runājuši ar visiem tām audžu ģimenēm, ar katru individuāli, un tas ir vienīgais ceļš, kādā veidā var mēģināt šo problēmu atrisināt. Skatoties, kā to izdarīja Kandava. Jā, bez šaubām Rīgas izmēra, jā, bez šaubām tas ir kaut kas cits, bet ja ir attiecīga struktūra vienība, kura izvirza sev šādu augstu un cēlu mērķi, es domāju, ka Rīgas domas deputāti nevienā brīdī nieteiks viņai atbalstu. Bet es domāju, beidzot, es varu tikt pie šī svarīgā jautājuma. Es domāju, ka kolēģi jau iepriekš minēja tās lietas, ka svarīgi ir atbalstīt ģimenes institūtu kā tādu. Es pirms pāris dienām skatījos, kā man sieva audzina 2 tikai bērnus, ja? Tagad maziņus 2. Ja? Kā viņām ņemās. Tas ir ārkārtīgi nopietnas darbs, un daudz sievietes vienkārši no saviem bērniem atbrīvojās un sūtot viņus uz bērndārziem. Manuprāt, ir jāievieš, un tas ir mūsu konkrēts piedāvājums. Mēs ieviešam sievas algas. Ja sieva dzīvo ģimenē, audzina bērnus, neved uz bērndārzu, tad tā naudiņa, kas ir apmēram gandrīz 200 eiro par katru bērnu, kas tiek maksāts bērndārzam, ja, ko pašvaldība maksā, lai uzturētu bērndārzu. Tā tik bet es tā domāju par tām nelabvēlīgajām ģimenēm, kur nav vairs ne sievas, ne vīri. Bet bērni, kas ir palikuši bez vecākiem. Tad, ja mēs stiprinām ģimenes institūtu kā tādu, tad mēs stiprinam arī tā prestižu un vēlmi šo ģimenes institūtu uzturēt. Šobrīd mūsu valdība, valsts dara visu, lai ģimenes institūtu nebūtu. Un arī Rīgas doma. Bet atgriežoties pie bērniem, kuriem vairs nav ģimenes, ko ar viņiem? Ir jābūt vienkāršākai šai kārtībai. Es esmu saskāries, mēs arī esam runājuši par audžu bērnu, ko mēs varētu ģimenē pieņemt. Ja es biju slimnīcā, redzēju, kur ir bērni, kur gaida savus audžu vecākus. Un tā ir tik sarežģīta sistēma, kā pie šī bērniņa tikt. Tas ir vienkārši Tur prātā var sajūt ātrāk nekā to bērniņu dabūt. Un tā ir, protams, ka ģimenēs atdot bērnus, tas būtu vislabākais, ko varētu izdarīt. Bet mēs nevaram arī būt utopiski, jo tad, kad, piemēram, ir no čigāņu ģimenes, ir kaut kādi 4 vai 5 bērni, ja mēs gribam viņu adoptēt vai paņemt ģimene, mums ir jāņem vesela ģimene. Un to vienkārši, piemēram, kāda jauna ģimene, kura nevar tikt pie bērniņa, viņi nevar atļauties tik daudz paņemt. Tāpēc vēlreiz darbs vispār, kāpēc tie bērni nonāk bērnu namos, tie, kuri tur
tur ir, jā, nu viņam taču tie vecāki ir bijuši, tad tas nevar būt vienkārši tāds viens pieturas kaut kāds risinājums, ja tā ir tāda holistiska pieeja, kā ir jācīnās pret to, lai viņi... Jā, nu mēs, protams, gribam, jo tas ir vieglākais sacīt, mēs rūpēsimies, lai viņi nenonāk vai neiziet no ģimenēm. Ir skaidrs, ka vienmēr būs kādas ģimenes, kurās vecāki nebūs. Un tad ir jautājums, ko tālāk darīt. Ar šiem bērniņiem mums tādu ir daudz. Es, protams, par tām naudām jautāju, jo es zinātu, ka Rīga maksā daudzus simtus auģu ģimenēm. Un joprojām nav, un pietrūkst auģu. Jā, gandrīz 500 eiro mēnesī Rīga maksā. Bet Kandavā viņi to izdarīja. Un Kandavā izdarīja. Tāpēc ir tas jautājums, es jāpēc prasu. Ar naudu nepietiek. Šobrīd notiek tikai tas, kas ir izdevīgi un ērti Rīgas ierēģiem. Par to bērnu neviens nedomā. Un tam bērnam, un tiešām ir piedāvājums. Es zinu, ka ir piedāvājums tajā pašā Siguldā. Noteikti citās vietās ir piedāvājums, bet tie bērni tur netiek, jo ierēdnim ir pārāk grūti sakārtot to dokumentāciju. Viņam ir vieglāk to bērnu aizsūtīt uz bērnu namu, nevis, teiksim, mazgadīgai mātei kopā ar bērnu iemācīt, ko nozīmē rūpēties par zīdaini. Un tāpēc tas sistēma ir nepieciešams mainīt. Ir jādomā par to saņēmēju. Tas bērns ir tas, kurš saņem to pakalpojumu. Tas nevis ierēdnis dara, kā viņam ir izdevīgāk. Un šobrīd viss ir par... Es piekrītu Ati kungam, bet vēlreiz par naudām daudz. Vai jūs domājat, ka uzturēt bērnu un 400 eiro tas ir daudz? Bērnu, piemēram, kuram ir īpašas vajadzības? Kungi, jūs vispār esat reāli? Bet, dargie draugi, pirms pāris dienām es tieši runāju vienu mammu, kurai ir atņemts mātes tiesības un kurai bērni ir, 2 no 3 bērniem ir atņemti. Viens dzīvo šeit, auģu ģimenē, viens dzīvo Anglijā. Viņi mēģina dabūt tos bērnus atpakaļ, ja? Mēģina mainīt kaut ko dzīvi. Ar viņu sociālais dienas praktiski nesadarbojās. Ja? Es saprotu, ka viņi cīnās ar veidzirnavām. Un šī birokrātiskā sistēma, kas mums ir izveidot, ļoti ātri atņem bērnus, ļoti ātri izdara daudz lietas, ja, kur ir iejaukt nauda, bet tā ir tik sarežģīta, lai dabūtu bērnu auģu ģimenē, lai cilvēki, kuriem ir atņemti bērni, varbūt var rehabilitēties, ja, un atgūt tos. Tas ir, es domāju, birokrātiskā sistēma mums viskaut kur stāv priekšā. Par bērniem mēs vēl runāsim, varbūt turpinām arī sarunu. Klimovičs kungs jau izsāka, bet tiksiet arī pa vidu tūlīt pie tā vārda. Es sākšu vienkārši ar Graudiņu kungu, lai mums iet dažādi rindas uz bērnu dārziem. Kas ir tas jūsu piedāvājums? Ko darīt? Rindas uz bērnu dārziem, principā, tā ir atkal ne īpaši, es uzskatu, sarežģīta lieta, tāpēc, kad normālā valstī un normālā galvaspilsētā bērnu dārzi nevis tiek taisīti ciet, bet viņi tiek būvēti. Un te ir jautājums tikai un vienīgi naudas jautājums. Un jautājums, kādai naudai tiek piešķirta prioritāte. Un es uzskatu, ka prioritāte viennozīmīgi ir jābūt bērnu dārzu celtniecībā, bērnu dārzu būvniecībā. Un pati loģika 21. gadsimtā, ja mēs uzskatām sevi par kaut kādu Eiropas Savienības valsti, nevar būt tāda, ka mums eksistē vispār kaut kādas rindas uz šādu procesu. Tas nav normāli. Viņi ir jābūvē. Un es varu pateikt, ka šīs naudas ir vairāk kā vajag. Netaisīsim meža parkā dumjas estrādes, ko lieto vienreiz 4 gados par drausmīgajiem miljoniem. Nebūvēsim mistiskus tramvajus caur kapiem. Un pietiks mums bērnu dārzu būvniecība, bet ticiet man. Jā. Nevar nepiekrist. Risinājums bez šaubām ir bērnam celtniecība. Tas ir viens. Tas risinājums, kad mēs kaut kādā veidā finansējam privātos bērnu dārzus, tādā veidā mazinot rindu, tas nav ilgtermiņa risinājums. Tas attiecīgi agri vai vēl beidzās, tas bērnu dārzs pārstāja eksistēt, funkcionēt un tā tālāk. Bet tas, kas ir uzbūvēts, tā ir paliekoša vērtība un tā tālāk. Vēl es domāju, kad ir ļoti jāpārdomā arī to, kāda tad ir šajā bērndārzā funkcionālā schēma, ja? Veidojas priekšstats, kad latviešu bērniem, šīs rindas paliek ar vien garākas, salīdzinot ar krievisku runājošiem bērniem. Tad būtu jāveido arī zināms bilingvālas iespējas kaut kādos uzbūvētos bērndārzos, lai neveidojas disproporcija šajās rindās. Ja? Tas būtu arī Rīgas domē jāpieskat, runājot par šiem bērndārziem. Jūs esat par bilingvāliem bērndārziem, kur ir gan latvieši, gan krievi, ja? Jā. Okay.
Klimavičs, es saprotu, jums ir savs īpašs piedāvājums. Man ir īpašs piedāvājums, jā, es jau izteicu. Jā, tā tad nevis novirzīt privātu bērnu dārziem, bet novirzīt sievietēm, kuras bērnus audzina mājās, kuras ar viņiem ir kopā. Un tas labākais bērndārs ir mamma un tētis, ģimene. Un ja sievietes negribēs? Ja sievietēm par to maksās, viņas gribēs vairāk nekā tad, ja viņām par to nemaksās. Bet cik viņām maksāt vajadzētu? Kaut vai to naudu, ko šobrīd novirza uz bērndārzu par katru bērnu. Ja to naudu par 2-3 bērniņiem, ja saņemtu sievieti, tas jau būtu pietiekošs stimuls, pie tam izvadās uz bērndārzu. Tas ir nauda, tas ir transports, tas ir laiks. Un tiešām mums ir sievietes, kas grib strādāt. Ir sievietes ļoti daudz, es zinu, jā, ka ir, bet tieši tāpēc mēs jau viņus nevaram piespiest, mēs varam viņus stimulēt. Un tā ir viena lieta. Par bilinguāliem bērniem. Un tad pietiks, jā? Un tad pietiks ar Es domāju, ka ļoti daudzas mammas izvēlēsies šo tēmu apspriest Facebookā, izvēlēsies būt ar bērniem, ja viņām šis te, nebūs tik liela alga, kā viņi ejot strādāt, bet viņi varēs palikt mājās. Vēl viena lieta par bērndārziem. Nedrīkst būt tā, ka mums ir latviešu un krievu bērndārzi. Tas ir nedrīkst būt. Mums izaug bērni, piedzimst kopā, ja spēlējās, viņus atved uz bērndārzu, pasaka, tu esi latviečs, tu esi krievs, tu pa labi, tu pa kreisi. Sākās sabiedrības atšķirības. Mums ir jābūt vienai bērndārzu sistēmai. Šeit mans viedoklis varbūt atšķirās no citiem viedokļiem, bet mums ir, jo bērni, viņi visi ir vienādi, mums te nav jādala. Jā, Zakatīs Tokums. Šis jau diezgan acīm redzams. Tā problēma Rīgā, ka Rīgai nav virziena, nav vīzijas. Netiek runāts, kur mēs gribam redzēt Rīgu pēc 10 gadiem vai pēc 20 gadiem, un šāda vīzija ir nepieciešama, lai varētu izvirzīt prioritātes. Es pilnīgi piekrītu, ka ir nepieciešams mainīt prioritātes, un bērni ir prioritāte. Bet ir nepieciešama arī vīzija, kāpēc mēs tās prioritātes mainām. Tas nav jādara mūsu žēlsirdības dēļ, tas ir jādara, lai Rīga plauktu kā augoša, skaista vieta, kur cilvēki grib dzīvot, un lai mēs tur tiktu, tad tiešām ir tā nauda jādala bērndārziem vairāk, mazāk savukārt megaprojektiem. Domāsim par cilvēku, nedomāsim par betonu. Šobrīd Rīgas partijas lielās ar megaprojektiem, viņi lielās ar betonu un dzelzbetonu. Un kas tur nav? Un cilvēks ir pats pēdējais, nodokļu maksātājs ir pats pēdējais rindā. Un tā nevajadzētu būt. Un to var mainīt, iztaisot vīziju, kur Rīga būs pēc 10, 15, 20 gadiem. Bez šīs vīzijas mēs nevaram attaisnot, kāpēc mēs tērējam naudu vienādi vai otrādi. Jāna Vicka. Es kā mamma, kā uzņēmēja un kā Rīgas mēra amata kandidāte no partijas No sirds Latvijai gribu pateikt, ir nepieciešama vienota uzņemšanas sistēma gan privātajos, gan pašvaldības bērnu dārzos. Jo jau šobrīd, tad, kad mamma gaida rindu, lai bērns nokļūtu bērnu dārzā, viņa redz, ka priekšā ir piemēram 450 bērni, un viņai zvana darba devējs un prasa, vai tu atgriezīsies darbā vai nē, mamma neko nevar atbildēt. Un ko viņa dara? Viņa brauc uz kādu no privātiem bērnu dārziem, mēģina iestāties tur, bet tur viņai pasaka, bet mums arī ir rinda. Tāpēc, kungi, ja viss būtu tik vienkārši, ka mēs vienkārši uzbūvēsim bērnu dārzu un atrisināsim problēmu, tā nebūs, jo bērnu dārzu uzbūve arī ir dārgs prieks. Un, lai šo jautājumu atrisinātu, pirmkārt, mums ir daudzas slēgtas skolas, kur mēs, piemēram, varam izveidot papildus telpas un nodrošināt jaunas grupas un jaunas dārzi, pirmskolu izveidot. Otrs, privātie bērnu dārzi fantastiska iespēja integrēt šajā kopējā tīklā un strādāt, lai mūsu vecāki varētu atgriezties darba tirgu. Un kas attiecas uz vispār tādu drošības sajūtu, tad mammas tiešām grib atgriezties darba tirgu. Un ja viņam maksās 200 eiro, lai viņi sēdētu mājās, atkal man ir jautājums, ko mēs domājam vispār valsts līmeni par bērnu pabalstu? 11,98 katru mēnesi. Ja viss būtu vienkārši, tad vajadzētu valstī vienkārši maksāt tos 200 eiro. Ja? Bet mēs runājam, ko pašvaldība var darīt tagad. Pašvaldības iespēja ir uztaisīt vienotu uzņemšanas sistēmu gan privātajos, gan... Bet maksāt vienādi, jo šobrīd jau, kā zināms, par privāto ir jāmaksā krietni dārgāk nekā. Tāpēc, ja mēs skatāmies vispār izmaksas privātajos un pašvaldības, tad atkal izmaksu pozīcijas ir ļoti dažādas un nav iekļautas. Tāpēc, tad, kad sola partijas to, ka vajag palielināt, piemēram, līdzmaksājumu
privātajos bērnu dārzos, tad nav taisnība, jo būs vienota uzņemšanas sistēma, nevajadzēs neko piemaksāt, bet vienkārši apsēsties pie apaļa galda ar privātiem bērnu dārziem un atrisināt šo jautājumu. Tas ir vienkārši 3 mēnešu darba laiks. Jūs nevarat uzņemties runāt pa visām sievietēm. Jūs pa 200 Panevičs kundzei būtu jautājums, ar kādiem administratīviem dokumentiem jūs taicaties regulēt rindu privātā bērndārzā? Pirmais jau vien brīdi, man teiksim, lūk. Otrais, runājot par celtniecību, es arī domāju, ka tā ir to skolu, kas ir tukšas pārbūve. Tā arī ir celtniecība. Ne tikai no nulles, no zemes vai ne un tā tālāk. Ja? Lūk, kur jūs būvēsiet, piemēram, ja Ķengarāga, piemēram, ir rindā un jūs uzbūvēsiet centrā, vai no Ķengarāga brauks uz centru? Vai to atrisinās? Es teicu, tur jāmeklē uz vietas esošs brīvs telps, kurš tiek pārbūvēts, un tā arī ir būvniecība. Bet par šīm privātām rindām un to regulāciju, vai teiksim, es domāju, ka jūs iekulsieties zināmās problēmās pat līdz Eiropas tiesai, ja jūs sāksiet regulēt šīs rindas privātā bērnu dārza. Lūdzu, paklausieties, piemēram, privāto bērnu dārza asociācijas prezidentu, tiecaties ar Kājiņas kundzi, paklausieties, ko stāsta vecāki un kādi varētu būt varianti, kā šo sistēmu integrēt, lai rādītu iespējas mūsu vecākiem palaist bērnus bērnu dārza, nedomājot par rindu. Kurš ir normatīvais dokuments, kas jums to ļauj? Tāda nav. Izstrādās Grodiņš. Es domāju, ka tur būtu jāsaprot viņa ļoti elementāra lieta, kad mēs runājam par privātiem bērndārziem. Kas ir privāts bērndārs? Tas ir bizness, tas ir privāts bizness. Un bērnu dārs, es uzsveru šo vārdu, bērnu dārs, viņš nevar būt bizness, tāpēc šo lietu nevajag runāt muļķības, teiksim, tā vienkāršot. Tā ir izteikta pašvaldības funkcija, kur ir jānodrošina par pašvaldības naudu. Un to, ko šeit teica mans kolēģis attiecībā par betonu un vispārējo, ir jāsaprot atkal cita lieta, ka tas, ko jūs runājat par megaprojektiem un betonu, tas gala rezultātā pārvēršās vieglajās automašīnās Rīgas ielās, ar kurām braukt vienkārši par nozagto naudu. Ja? Un no otras puses valsts nākotne ir nevis Bentley skaits uz ielas, bet bērnu ratiņu skaits uz ielas. Tāpēc šī lieta, kura ir jāizskata fundamentāli, un viņa ir strateģiska, ne tikai priekš Rīgas, bet priekš mūsu tautas un priekš valsts kopumā. Te nevar būt citādi varianti. Un ņemt kaut kādu faktoru, ka var būt kaut kāds privātais bizness, jo kas ir privāts bērndārs? Tas ir bizness, saprotiet? Ka viņi var atrisināt kaut kādā veidā šo jautājumu, vai viņi ir iespējams regulēt. Es pilnīgi piekrītu Deneviča kungam. Kādā veidā var regulēt privātu biznesu vispār? Vēl vienu reizi. Visi privātie bērndārzi jau šobrīd saņem līdzfinansējumu no Rīgas domes. Un jautājums tikai un vienīgi par to uzņemšanas sistēmu kā tādu. Mamma stāvot rinda uz pašvaldības bērndārzu, piemēram, viņa saprot, ka viņa netiek, viņa iet uz privātu, un tur ir rindas, un jūs sauciet privātos bērndārzus par rindu, tur, kur Rīgas doma netiek galā ar funkciju, viņi palīdz vecākiem un mammām, un jūs to nekādā gadījumā jūs man nevarat pateikt neko pret, jo viņi risina sociālo funkciju, ar ko Rīgas doma netiek galā. Ja Rīgas doma tiks galā, fantastiski, bet pasakiet man vēlreiz, kāpēc tad nav uzbūvēti tie jaunie bērnu dārzi? Es elementāru lietu. Nevajag renovēt Krišānu Baronu ielu par 100 miljoniem un no viņam kāds 50 minūtes nozakt, ja? Un ticat man, pietiks bērnu dārziem. Nu, skaidrs, te jums ir dažādi viedokļi, tas ir labi. Mums, protams, nav palikuši tikai pāris 3 minūtes. Man Ainars Ērgļa kungs prasa, vai kāds Rīgas ielas grasās labot vai nē. Tā arī ir prioritāte kādam no jums? Protams, Rīgas ielas ir briesmīgā stāvoklī, un es nevaru nekādīgi saprast, kāpēc Latvijā nevar iemācīt. Nu, tas vispār Latvijas bet, tikai Rīgas. Bet pietiks jums nauda, jūs gribat sievām maksāt? Es domāju, ka nauda pietiktu visam, ja samazinātu administratīvu aparātu, kurš pa pēdējiem 8 gadiem pa 40% ir apmēram pieaudzis. Ja? Un ja veikt šo kopēju auditu, lai saprastu, kur tā nauda tiek zakta, jo nozaks tiešām tiek tik daudz, ka... Un kontroli, ja? Mums ir viena un tie paši uzņēmumi, tās ielas labo, tās ielas būvē un pēc tam labo, un viņas būvē slikti, piedodiet. Nu, šis ir jāmaina. Tas, ko mēs esam domājuši, ka vajadzētu darīt, iepirkumos uztaisīt melno sarakstu ar uzņēmumiem, kuri nedrīkst piedalīties nākošajos iepirkumos. Ja viņš ir slikti būvējis Brīvības ielu, viņš slikti būvējis Valdemāra ielu. Līdz ar to ir nepieciešams saraksts, ar kuriem neslēdz līgumu. Beigās nebūs neviena
viena, kas būs, ne? Tā nebūs nevišķi. Tur būs nauda, tad būs cilvēki. Es gribēju teikt, par tiem ielu remontiem ir nepieciešama cita līmeņa plānošana. Tas ir pirmais noteikums. Nu, nevar būt tā, ka vienā dienā noliek jaunu asfaltu un pēc 2 nedēļām atkal viņi lauž augšā un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpat nelaimīgā Krišāna Baroniene ir tipisks piemērs. Ja tur ir bijis Zamēs Grīdas tramvajs, kuram būtu pie zināmas infrastruktūras kaut kas ļoti būtisks ieguldījums Rīgā, vai teiksim, tagad to ielu taisa, to visu ignorē un pēc gada pārtaisīšot vēl kaut ko un tā tālāk. Tad tas dažādu resoru savstarpējā tāda kaut kāda saskaņošana vienkārši nenotiek. Un tas ir pirmais, lai naudu nemest vējā un lai nebūtu attiecīgi pēc kāda brīža jāpārtais. Otrais. Patreizējā, teiksim, Rīgas vara ir noorientējusies uz iekšpagalmiem, jo tur ir garantēts balsis. Uztais iekšpagalmā attiecīgi tur tos trotuārus. Tā viņi taču nav visu uztaisījuši. Pagaid. Man maz laika, tāpēc es gribu pavisam īsti. Es sapratu, jūs teikt, tā nav tas svarīgākais, Graudiņkungs. Šeit tas atkal aspekts ir kāds, ja mēs runājam par to, kas notiek Rīgas domē, kā būtu jābūt pareizi. Vienkārši pasaka vienu faktu, Ir tāda kompānija RRE, kas mūžīgi uzvara visur, visā un par visu kaut ko, aiz kuras aizmugurē 54 noslakoti cilvēki, līķi, Zoltūdas traģēdija. Un pilnīgi svaigs variants, vienkārši pavisam nesen Rīgas doma noslēdz atkal līgumu ar šo pašu RRE, vēl jau vairāk palielinot pamatām pa 9 miljoniem par mežu parku renovāciju. Par ko mēs vispār runājam? Vēl ko teikt, Dianas? Rīgas ceļu noteikti ir jāremontē, un vispirms ir jāpilda vēlētājiem solītais, ko bija darījusi Saskaņa, tad viņi solīja saremontēt un nav saremontējuši. Tagad viņi sola, ka viņi taisīs kaut ko iekšpagalmos, un mēs jau redzam, kā tas notiek. Tas notiek neefektīvi, tātad ļoti caurspīdīgi iepirkumi, kvalitātes kontrole un noteikti finansējums, kas ceļu remontiem ir jāpalielina, jo ar 30 miljoniem nepietiek ne tikai tāpēc, ka zog, bet arī tāpēc, ka tiešām šeit saremontējam, bet tur jau vajag vēl. Tā kā ar 30 miljoniem. Diana pārstāv no Sirds Latvijai, man ir jābeidzas, labprāt jums ļauta, bet atzakat izstāvs no KPV LV, Jānis Zinevičs, LSDSP, Eiroskeptiķu rīcības partija Roberts Klimovičs un Einārs Graudiņš no Vislatvijas sociāldemokrātu kustības par neatkarīgu Latviju. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies. Mēs tikai pateikšu īsti klausītājiem, rīt mums studijā būs finanšu ministra Dana Reizniece-Ozola, mums rīt ir viesu diena mazlietiņa. Novērsīsim uzmanību no pašvaldību vēlēšanām, runāsim arī par noteikti svarīgo lietu, gaidāmo nodokļu reformu. Finanšu ministrei mums ir arī ko jautāt. Bet šodien Kruspunktā līdz ar to izskan. Producenti bija Ingrīda Ābola un studijā diskusiju vadīju arī es, Aidis Tomsons. Partija Vienotība aicina Bieriņu apkaimes iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas domas mēra amata kandidātu Vilni Ķirsi un deputātu kandidātiem Valdemāru Burģi, Valdi Gavaru, Ēriku Škaparu un citiem šodien no pulksteni 16 līdz 19 Bieriņos Liepājas ielā 76. Par sludinājumu samaksājusi politiskā partija Vienotība. Kāds ir ērtākais veids, lai tiktu pie velo? Izvēlies savu velo Bikespot LV. Plašākais velospēdu klāsts no Austrijas ražotāja KTM un šobrīd atklāšanas cenas. Ieskaties, izvēlies un brauc! Bikespot LV Rīgā, Ventspils ielā 65. Priekšvēlēšana aģitācija. Par priekšvēlēšanu aģitāciju samaksājusi Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Karoks sarkan, baltis sarkans, mirušos un dzīvos klāj. Pretī sarkanajam mērim, nāves sardzelā. Rīgas domas vēlēšanas nav par veloceliņiem vai sabiedrisko transportu, bet par Latviju. Drošākā izvēle ir Nacionālā apvienība un Baiba Broka. Rīdznieki, aicinu uz 100-gadas izvēli. Padarīsim Rīgu par visu pasaules latviešu galvaspilsētu. Reklāmu apmaksāja Nacionālā apvienība. Par priekšvēlēšanu aģitāciju ir samaksājusi jaunā konservatīvā partija.